Antonijs Černomordijs pēc ļoti emocionāls uzvaras. No sākuma, kā bija skatīties no slāņa līnijas šo spēli, un pēc tam, kā bija laukumā? Mēs sežot maiņā pārdzīvojam ļoti daudz, emocijas ļoti daudz. Un katrs griba iziet uz laukumā, arī iedot to impulsu, palīdzēt tiem, kas ir laukumā. Tāpēc kopumā es domāju, ka mums šo izdevās. Ko tu redzēji, kāds bija tas futbols šodien? Futbols pie mūsu vārtiem momenti, pie viņu vārtiem ļoti agresīvs futbols atrists, tāpēc mēs bijām gatavi tādai spēlē. Mēs zinām, ka būs tāds scenārijs, tā viņi spēlēs, tāpēc mēs bijām sagatavoti. Laba futbola atmosfēra arī šodien Gruzijā. Jā, paldies visiem līdzekļiem, arī mūsu līdzekļiem, kas atbrauca līdzi, palīdzēja mums, atbalstīja. Un jā, šodien bija pilns stadions, futbola atmosfēra, tas ir labi. Patīkami un gribētu, lai katra spēlē būtu arī Latvijā. Treneris teica pirms došanās laukumā? Jāuzvar katru spēlē, jādod visus spēkus un cīnīties līdz galam. Kā arī šodien tā ir sanāca, līdz galam cīnījāmies un sasniedzam pozitīvu rezultātu mūsu ziņā. Cik liels ir nogurums? Emocionāli es domāju, ka visi nogura. Fiziski varbūt ne tikai es, bet komandas biedri, es domāju, ļoti nogura un rīt vēl garš ceļš mājas, tāpēc tagad laiks atjaunoties un rīt jau domāsim par nākamo spēli čempionātā. Paldies tev! Paldies!